Sveicināti, Mediņķi! Sveicināts, dārgi! Burvīgi, kad spējāt izbraukt savu laiku un ierasties šajā vietā, jo pēc iespējas ātrāk es gribēju parādīt jums šo spēli. Dāvi, tā kā mēs tiekamies, tad pirmo reizi mēs varam viens otru uzrunāt uz tu. Lieliski! Tad pirmkārt gribēju nedaudz jums dot informāciju par projektu. Šis projekts ir viens no unikālākajiem Austrum Eiropā, un šeit šo projektu veido vairāki elementi, kas ir ūdens tilpne, meža sils, kā arī ekoloģiski materiāli, no kā viņš ir būvēts. Protams, šeit apkārt ir svaigs gaiss, daba un viss pārējais. Ants, zinot to, ka tu esi profesionāls sportists, un, man liekas, arī vecpuisis? Nu, mēs jau smējamies, ka esmu Vecpuišu asociācijas prezidents. Lieliski, mēs esam uz vienu viļņu. Lūdzu, seko man, un tu sapratīsi, ko es ar to domāju. Lūdzu, Ants, nāc. Šis ir tas, par ko es runāju. Ņemot vērā tavu dzīves stilu un prasības, šī ir viena no retajām vietām, kas ir piemērota tieši tev. Kā tu redzi, šeit ir izmantot paši augstvērtīgākie apdars materiāli. Katrs kvadrātmetrs šeit ir pārdomāts līdz pašam sīkumam. Šeit ir visas mūsdienu tehnoloģijas, komunikācijas. Tātad viesistaba mums ir sadalīta trijās zonās. Šeit ir virtuves zona, plaša, kur var gatavot. Šeit ir ēdama zona, kur var atnākt tev draugi, ciemiņi, pavakariņot. Ļoti pietiekami daudz vietas. Un šeit ir atpūtas zona, divāns, lielisks televizors un, protams, kamīns. Kas ir pats unikālākais, ir šis te. Nāc, aplūko. Šeit katru rītu tu varēsi redzēt saules peldes ezerā. Super, es dievinu saules rīta peldes, bet vai šīs saules apspīdētais dzīvoklis ziemā nebūs pa karstu? Nē, par to šeit ir padomāts. Šeit ir kondicionieris, un katrā istabā ir regulējama temperatūra. Ants, manuprāt, šī ir tava vecpuišu guļamistaba. Un šeit ir tev blakus garderobe. Plaša, ko ielikt visu iedzīvi. Tad šī ir plaša vansistaba ar vannu. Un vēl papildus ir vēl viena vansistaba, kas domā viesiem ar dušu štāvu. Ants, un tas vēl nav viss. Šī ir vieta, kur tu vienmēr sevi var uzturēt sportiskā formā, kā profesionāls sportists. Un tagad, Ants, šī projekta saldais ēdiens. Burvīga vieta, kur pasēdēt kopā ar saviem draugiem, pastīties saulrietu, kā arī iedzert kādu svaigu kokteili. Dāvis, nedaudz esmu aprēķis no šī visa. Izklausās jau pārāk skaisti. Bet kur te ir āķis? Droši vien cenā? Jā, Ants, cena šim dzīvoklim ir 500 000 eiro. Kā jau mēs zinām, katra pērle nav lēta. Arī es neticēju, ka šāda līmeņa projekts varētu tapt Latvijā. Bet jāsaka, ka īpašnieki ir ielikuši un uķēruši pareizo enerģiju un vajadzības un ielikuši šajā projektā. Nu, es esmu redzējis ļoti daudz pasaules projektus, bet ar šo tu man esi pārsteigts. Tā kā es apsvēršu šo dzīvokli. Ants, šis ir viens no pēdējiem šāda tipa dzīvokļiem. Tāpēc ieteiktu tev izteikt konkrētu cenas piedāvājumu šobrīd. Nu, apsvarot visu, ko es šeit esmu redzējis, godīgi es varu maksāt 450 000. Labi, man jāveic zvans īpašniekiem. Man ir lieliski jaunumi. Īpašnieku pēdējais cenu piedāvājums ir 465 000. Nu, lai notiek, bet man ir viens nosacījums. Vai es varu izmaksāt šo dzīvokli 5 mēnešu laikā? Ants, uz šo jautājumu man atbildība sagatavot. Mums ir darījums. Vai mēs varam paspēst roku? Varam. Apsveicu. Paldies.